Labvakar, labvakar, labvakar. Labvakar, Dieva tauta, svētītā Dieva tauta, kas ir atnākuši pie pasaules gaisma, kas ir Jēzus Kristus. Tie, kas Jāņa evaņģēlijā rakstīts, kas seko man, tas patiesi nesteigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Šī dzīvības gaisma mūs ved pie Kristus. Un šodien mēs esam šeit, lai pagodinātu mūsu kungu, mūsu Kristu, mūsu pestītāju. Mēs tevi godinām, Tēvs, mēs tevi godinām, Jēzu, tavā dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā, Jēzu. Halama Shibria, la bragadera Masuria. Helamia, la bragadera Masembria, la bragadera Basarta. Mēs tevi godinām un mēs tevi slavējam. Mēs paaugstinām tavu svēto vārdu. Tu esi svēts, svēts kungs, Sebeot, un visa zeme pilna tavas godības un tavas gaismas. Mēs esam tavi mācekļi, tavi sakotāji. Mēs nevēlamies staigāt tumsā. Mēs esam tava gaisma, jo tu dzīvo mūsos. Mēs tevi godinām, kungs Kristu, par taviem uzticīgajiem kalpiem, kas nāk un paklinās tev garā un patiesībā. Svētais Dievs, tu esi mūsu prieks, kungs Jēzu, tu esi mūsu mīlestības gaisma, Jēzu, Jēzu. Hilami amasono modo de, jalamo so. Mēs tevi lūdzam, kungs, svētī tu kuma baznīcu un visi, kas piederīgi pie šīs baznīcas. Mēs lūdzam tavu svētību, kungs, ikvienam namam, ikvienai sirdī. Lai tava gaisma ielīs savu svēto garu katrā namā. Kur Jēzus ir kungs, kur Jēzus ir kungs. Mēs lūdzam tevi, kungs, piedod. Piedod jebkādu mūsu grēku, piedod jebkādu mūsu pārkāpumu, Dievs. Izlīdzini visu, kas ir jāizlīdzina, Tēvs. Mēs vēlamies būt svētīti un taisni un tīri tavā priekšā. Mēs vēlamies tevi godināt un slavēt. Mēs vēlamies tev paklanīties un pateikt, ka tu esi tā mīlestība, kas glābj. Kas glābj. Ila mola mola moso, ila mi amoso. Mēs lūdzam tavu svētību Andim. Kungs Jēzu, šis gads viņam ir, kungs, uzvaras gads visās dzīves sfērās. Kā garīgā, tā dvēseliskā, tā arī fiziskā, Tēvs. Lai visa viņa būtība slavē tevi, kungs Kristu. Svētī viņa namu, svētī viņa bērnus un viņa mazbērnus, kas būs. Svētī viņas notus un viņa vadaklus, Tēvs. Svētī arī mūsu notus un mūsu vadaklas, kungs Kristu. Svētī Dievs, kur viņi tagad atrodas, kungs. Lai viņi satiekas ar tevi, kungs Kristu. Lai viņi satiekas, uzdāvini viņiem savu gaismu, savu glābšanu, savu mūžību, Dievs. Kāds sirds pāri plūst, un tu klusē tevi nedzirdu, turēšos pie patiesā. Pat ja neredzu, kad nāk vētra dzīves skrien, ceļš, kad stāvs un ērkšķi dur, rokas ticot pacelšu, tev, kungs, ticēšu. Esi manā sirdī ierakstīts, tavā dēlā esmu atpestīts. Mīlestība glābjošā, mīlestība brīvībā, esmu tavs, Diev un būšu tavs. Kalnā kāpt vai tuksnesī, ziedot sirdi pārvērtī, esmu tavs, Diev un būšu tavs. Kad es priecīgs līksma sirds, kad man viss par labu nāk,
Tava roka žēlīgā mani pavadā, tevi atrast ilgošos, pazemībā patvēršos, rokas ticot pacelšu, tev kungs ticēšu. Esi manā sirdī ierakstīts, tavā dēlā esmu atpestīts. Mīlestība glābjošā, mīlestība brīvība, esmu tavs, biju un būšu tavs. Kalnā kāpt vai tūkstnesī, dziedot sirdi pārvērtīt, esmu tavs, biju un būšu tavs. Dziedot sirdi pārvērtīt, esmu tavs, biju un būšu tavs. Es esmu tavs, biju un būšu tavs, Jēzu. Es esmu tavs, biju un būšu tavs, Jēzu. El a mi amor solo moro te amo sea l'amor de. Esmu tavs, biju un būšu tavs. Esmu tavs, biju un būšu tavs. Esmu tavs, biju un būšu tavs. Es esmu tavs, Jēzu, biju un būšu tavs. Mēs tevi godinām, kungs Kristu, tavā dzimšanas dienā. Paldies tev, Tēvs, par šo samaksāto cenu, par tavu paklausības cenu, kas maksāja tev dzīvi. Paldies tev, Tēvs, ka tu samaksā par ikvienu no mums, lai mēs būtu tava gaisma, kas seko tev, kas nekad nestaigās tumsā. Paldies tev, Jēzu, par katru sirdi, kuru tu mīli, kuru tu pats pasaudzi, jo tu tā vēlējies, lai mēs šeit būtu, ar paceltām rokām un sirdīm tevi slavētu un teiktu paldies tev par tavu mīlestību glābjošo. Paldies tev, Dievs, par katru uzticīgu sirdi, par katru mīlošu sirdi, par katru paklausīgu sirdi. Biju un būšu tavs. Es esmu tavs, Jēzu, biju un būšu tavs. Es esmu tavs, biju un būšu tavs. Es esmu tavs, biju un būšu tavs. Es esmu tavs, biju un būšu tavs. Tu esi mūsu gaisma, tu esi mūsu dziedinātājs. Pieskaries visiem, kas nav veseli. Jēzu asins aizsardzība par katru namu, par katru sirdi. Lai tavi eņģeļi sargā ikvienu, kas piederīgs tev, Dievs. Paldies tev par šo brīnišķīgo kungs, draudzi,
kurā tu savādi tos, ko tu vēlējies. Paldies Tev par šiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Paldies Tev, Kungs Kristu. Mēs esam Tavi, bijām un būsim Tavi. Vienmēr, visur. Paldies Tev, Kungs. Sargā mūsu ceļus, lai mēs aizējam līdz galam kā uzvarētāji, līdz mūžībai, Tēvs, kur mēs visu laiku Tevi slavēsim, kur mēs visu laiku Tevi godināsim. Paldies Tev, Kungs, par šo milzīgo privilēģiju, ne tikai saukties, bet būt par Tavu dievišķo priesterību. Paldies Tev par šo atbildību, ko Tu esi iedevis mums, Tēvs, lai mēs sekotu Tev un pildītu to, ko Tu mums liec darīt. Svētā gara spēkā, svētā gara ugunī, svētā gara svaidījumā, lai līst Tava eļļa, lai nolīst Tava eļļa. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, svētī Antonu, pieskaries viņa dzīvē, pieskaries viņa liktenim, Tēvs. Paldies Tev, Kungs, ka Tu sakārto visu viņa dzīves sfēras, ka Tu sakārto viņa ceļus, ka Tu sakārto viņa prātu, ka Tu sakārto viņa, Kungs, šo eksāmenu laiku. Paldies Tev, Kungs, par katru mūsu studentu, ka Tu dod spēku tiem, kas ir noguruši, ka Tu dod gudrību. Tie, kas nezina atbildes, Tu palīdz, Tēvs, katrā dzīves situācijā. Mēs Tevi godinām un slavējam. Mēs Tevi godinām un slavējam Kristus Jēzus vārdā. Amen! Svētī, Kungs, šo daļu, kad kalpos mums Lidija ar ģimeni, ar Andreju. Lai svētīts, Kungs, šis brīnišķīgais laiks, lai slava un gods. Amen. Mēs mazliet, kā ģimene jau ņēmīti atnāk ar saviem priekšnesumiem, tad lai Мы viņi как droši семья darbojas. приходим своими выступлением. Un sākot ar bērnu, varbūt И ne visai начиная с ребенком, pilnvērtīgo skatījumu. не очень такой, Uz совершенный notikumiem. взгляд на события. Un tad padziedāsim Мы попоем, un lasīsim, un И будем Andrejs читать. noslēgs. Un и Андрюша скажет tad- свои мысли, Jā. что ее в сердце. sveiciens Jēzus dzimšanas svētkos. Мы приветствуем Иисуса в день Его рождения. Amen. Sīdraba mēnestiņš, veļas pa gaisu, sātana krūtītis, ar dāvan maisu, atnāca nolika, priekšmājā klusi, aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi. Sīdraba mēnestiņš, veļas pa gaisu, sātana krūtītis, ar dāvan maisu, atnāca nolika. Priekšmājā klusi, aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi. Nē, nevarēs sētnieks. Nē, nevarēs suņi. Bet kur tas bijis, kur tas bijis? Gaiši iedegās guns. Gaiši iedegās guns, sīdraba mēnestiņš, veļas pa gaisu, sātana krūtītis, ar dāvan maisu, atnāca nolika, priekšmājā klusi, aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi. Nē, nevarēs sētnieks. Nē, nevarēs suņi. Bet kur tas bijis? Gaiši iedegās guns. Kāds man teica Parapapam, jauns ķēniņš piedzīvis parapapam, Mēs nesam dāvanas parapapam.
ziemas svētku stāsts par zemēm jūrām, kalniem lejām, par ciematiem un mežu ejām, un dvēselis skar laimes glāsts. Skan atkal ziemas svētku stāsts, šīs skaņas vecās, sen dzirdētās, un tomēr jaunas, tās un svētas, skan dvēselē kā laimes glāsts. Klusā nakts nebedus, Betlēmē pusnakts klus, kad ganītiem rūpīgi. Nedus vēl modrīgi, piepeši gaismas stars, eņģelis debes vārds. Skan atkal ziemas svētku stāsts, par skaņas vecām, kalniem lejām, par ciematiem un mežu ejām, un dvēselī skar laimes glāsts. Skan atkal ziemas svētku stāsts, šīs skaņas vecās, sen dzirdētās, un tomēr jaunas, tās un svētas, skar dvēselē kā laimes glāsts. Atskan vēsts nebīsties, Gavilē liksmojies, Dievam gods augstībā. Kristus nāk zemībā, miers un prieks cilvēkiem, brīnums liels eņģeļiem. Kristan vēsts nebīsties, Gavilē liksmojies, Dievam gods augstībā. Kristus nāk zemībā, miers un prieks cilvēkiem, brīnums liels eņģeļiem. Skan atkal Ziemassvētku stāsts, Опять рассказ об Иисусе. un lai gan mēs varbūt kļūdamies Может быть, и мы ошибаемся, lasot, читая, bet vēstī nekas nav mainījies. но в послании ничего не меняется. Un es arī nolasīšu И я прочитаю. no Lūkas evaņģēlija Откройте в nodaļas. телефонах и Евангелие от Луки, 2. nodaļas. 2 глава. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijas, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti. Katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas no Nāceretes pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēmu. Tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esotē pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietin viņa autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšastabā. Tajā pašā vidū gani nomodā zem klajas debesis, sargājis savus ganāmpulkus, un kunga eņģelis tiem piestājās. Kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja: nebīsties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.
Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja: iesim uz Betlēmu raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē guloši. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un Marija visus šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādam. Un gani griezās atpakaļ, teikdam un slavēdam Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Un kad pienāca 8. diena, kurā bērniņu vajadzēja apgraizīt, viņam deva vārdu Jēzus, kā viņu eņģelis bija nosaucis, pirms viņš vēl bija ieņemts mātes miesās. Amen!
mēs nākamo dziesmu dziedāsim. Man ļoti uzrunā viens teikums, У меня разговаривает со мной одно предложение, kurš angliski skan Invasion of Grace. kas angliski skan savādāk. По-крieviski tas būs вторжение благодати. Labvēlības ielaušanās. Iejaukšanās. Jā. Latviešiem varbūt tas nebūs tā, nu kā teikt, ja precīzi tūkot, tad priekš jums tas būs bišķiņ, nu tā pa šarpu. Tā ir invāzija, kad iejaucās, nu tā kā okupē. Как вторжение, как оккупация. Un gribu pateikt par to, ka tā ir mūsu kaut kāda tā savā ziņā izvēle. Это наш выбор своего рода. Protams, kad Конечно. viss nāk no Dieva, Все приходит от Господа. kā rakstīts, viņš Как mūs pēc написано. savu prātu ir Он aicinājis, по своей воле нас пригласил, привел, bet tomēr, но, neskatoties uz kaut kādām pārdzīvotām sāpēm, несмотря на все невзгоды и боли, mēs tomēr varam мы можем ļaut Dievam tā kā iejaukties. разрешать Богу вторгаться в нашу жизнь. Varbūt cilvēkam nē, Может быть, человеку нет. tas būtu pat labāk, ja mēs ne visiem ļautu tur Это ielausties. было и лучше, чтобы мы человеком не позволяли это. То, что должно делать Бог. Bet to pieredzi, Но этот опыт, kā mēs paplašinam un savus robežas как мы kaut kā, расширяем наши границы, to mūsu vietā neviens neizdarīs. вместо тебя и меня это никто не сделает. Tev neviens to neiestāstīs. Никто это не тебе не может доказать и сказать. Arī man. Даже мне. Neviens to nevar iestāstīt, Никто мне lai не cik viņš может. daļrunīgi šeit nerunātu. Пусть он будет очень искусный своим разговором, Slovi. в своем слове, Bet tavā vietā но в твоем месте viņš sirsniņi nepavērs vaļā. он сердце не откроет. Jā, es nemāku daļrunīgi runāt, kā jūs redzat. Man vienkārši kaut kas iekrīt У sirsniņā. меня в сердце что-то падает, Un tad es tā kā to gribu saviem vārdiem и я aprakstīt. хочу это своими словами описать. Надо попить. Высохло все. Viss tāpat, viss saprat. Иисус, король, в сердце моем, и Божий свет сейчас пребывает в нем. О, Господь, Тебя люблю, славлю и благодарю. О, Господь, Тебя люблю, славлю и благодарю. Через кровь Твою жизнь моя течет к престолу Отца, свободный путь ведет. О, Господь, Тебя люблю, славлю и благодарю. О, Господь, Тебя люблю, славлю и благодарю. Ты мой путь и свет,
радость моя, о царь царей, славлю я тебя, о Господь, тебя люблю, славлю и благодарю. О Господь, тебя люблю, славлю и благодарю. Иисус король в сердце моем, и Божий свет сейчас пребывает в нем. О Господь, тебя люблю, славлю и благодарю. О Господь, тебя люблю, славлю и благодарю. О Господь, тебя люблю, славлю и благодарю. Славлю и благодарю. Я не знаю, почему мы этот псалом забыли. Mēs šo psalmu Он esam в aizmirsuši. свободном доступе. Viņš ir tādā brīvā Есть. pieejā visur. Любой может его Jebkurš var viņu взять на izmantot, вооружение. paņemt savā aprīkojumā, bruņojumā. Un noslēgumā, И в заключении, дорогие друзья, turpinājumā, продолжение. Lūkas evaņģēlī 22. pantā, Луки, Евангелие Луки, 22 глава. kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mūzes bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzālemi, lai nestu kunga priekšā, tātad Jāzeps un Marija. Kā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts kungam, un lai pienestu upuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un Jāzeps un Marija Иосиф и Мария, izdarīja milzīgu darbu, они сделали огромнейшую работу. ienesot Jēzu šai pasaulē. Они принесли Иисуса в этот мир, Un viņi arī iet uz templi un upurē. они тоже шли в храм и жертвовали, и приносили жертвы. Jā, kaut arī varētu padomāt, nu, Dievs, mēs taču. Можно подумать, ну Бог, мы же и так сделали. Un kaut kas tur ir tai upurī. И что-то, какая-то вот тайна есть в этой жертве. Un mums arī šomēnes И в этом месяце у нас тоже, bija pirms tam tāds plāniņš, у нас был такой план, ka mēs kaut ko, kādas lietas gribam izdarīt, мы хотим какие-то вещи сделать. un mēs sākam tā, nu, darīt tās lietas, īstenot finansiāli. Мы начали финансово это делать. Un nu, par citu cilvēku svētīšanu ir runa. Это благословение других людей идет речь. Un tad man pēkšņi prēmija darbā. И вдруг у меня премия на Un работе. tieši tā summa, ko mēs bijām plānojuši dot, И un точно, iedevuši jau, и точно такая сумма, которую мы уже отдали и планировали jā, отдавать. dabūjām apakaļ. Господь все Un вернул. varējām turpināt. И могли продолжать. Tā kā kaut kas ir tai upurī. Что какая-то сила есть Ja в pat жертве. Jēzus vecāki Потому что родители Иисуса, izpildīja bauslību, они исполнили закон. tad mums arī nav attaisnojuma. Тогда у нас тоже нету отговорок. Un jā, Dievs svētī, to mēs visi zinām. И Господь благословляет. И мы все это хорошо знаем. Mašīnu stāsti ir daudz. И очень много таких Mums всяких katram. рассказов каждому. Mums, man arī šomēnes viņi bija īpaši daudz, kur Dievs pagodinājās tieši īstajā brīdī. Так много Бог прославился Jā. именно в настоящее Un время. slavu Dievam. И слава Богу за это. Dzīvnieki stāv ceļmalā un pagaida mani. Животные стоят на обочине и ждут, покуда я проеду. Jā, un meistars īstajā brīdī И pamana. мастер замечает проблему в настоящее время. Tā
spēkā. Slavu Dievam! Потому слава Богу за все. Un mēs savu kalpošanu noslēdzam arī ar aicinājumu turpināt сегодня kalpot Dievam. служение мы говорим, давайте будем продолжать Господу и делать то, что Он говорит в Своем Слове. Jā, lai Dievs visus mūs Пусть svētī. Бог нас всех благословит. Un esiet visi svētīti И онлайн. все, кто онлайне, Priecīgs svētkus. будьте благословенны. Благословенного вам